sveicien savējiem! Čau! Sveiciens! Mēs pie tevis esam ieradušies ar pilnīgi jaunu muzikāli izklaidējošu šovu Karaoke vakars! Un tas nav Ojā rītšovs par brīnumu, vai ne? Un šovakar mēs esam kopā ar KFC leģendārajām kraušķīgajām vistiņām. Tā kā šņak, 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 un šovakar dziedāsim un priecināsimies kopā. Un jāteic, ka, protams, Ziemassvētku noskaņās ar jums kopā Paparuapapei, Katrīna Dimantā! Skibidupapapau, ar mani kopā dapadau ir Toms Barot. Kas tad šis par raidījumu? Šeit satiekās EHR latviešu hiti iemīļots mūziķis un EHR latviešu hiti klausītājs, kurš, starp citu, māk dziedāt. Viņiem ir viens uzdevums. Viņiem ir viena latviešu dziesma. Un gala rezultātā ir viens uzvarētājs, kuru noteiksim mēs Skibidupapau. Un, protams, Anija Kokar no Vocal Master. Čau, Anija. Čau, čau. Saki, kā tu jūties beidzot pievienoties ne tikai savai foršai komandai, bet arī mūsu? Nu, jāsaka, te ir ļoti, mēs ar Edvardu te runājam, ka ļoti forša atmosfēra jums te gan backstage'ā, gan šeit. Jūs visi tādi pozitīvi, draudzīgi, sirsnīgi cilvēki. Ļoti patīkami, jā. Tā ir mūsu un Katrīnas skola, ko mēs viņiem visiem esam iemācījuši. Es tev izstāstu, lai tu zini, protams, ka tavs vērtējums šodien droši vien būs vairāk tāds profesionāls, bet mums katram, gan tev, gan Katrīnai, gan man, uz katru mūziķi ir 5 mikrofoni. Tas ir tā kā balss. Cik mikrofons pēc dziedājuma mēs katrs dosim, tas ir mūsu pašu interesēs, bet skaidrs, ka tas noteiks gala rezultātu, kurš tad uzvarēs un tiks pie sava mikrofona. Oh, yeah. Oh, yeah. Tev nebūs. Man jau Bet, ir. klausies, noteikti, tev būs 5, man būs 5, tev būs 5 mikrofoni, un mēs savus punktiņus dosim tālāk mūsu dalībniekiem. Man liekas, es pilnīgi jūtu, kad, ja mēs runājam par karaoke vakaru, es atceros savulaik bija tāds video kasets un diski, un bija tas leģendārais, tas Liepājas brāļu tikai tā. Meitenes, lūdzu. Tā, Skibidudei. Tu gribētu to dziesmu, ja? Bet, Ar protams. kaut kādiem rudenīgiem skatiem no Latvijas. Jā, pareizi, ar jā. lapām kaut Un vēl kaut kādām. kāda reklāma startā, kas noskan. Tā kā es Nu, tad, domāju, ka... Anī, parādīsim, kā dara karaoke. Tie ir mūsu sapņi, mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam. Tie ir mūsu vārdi, mūsu mēles, kuras mēs aiz zobiem neturām. Jo tikai tā var uzzīmēt to visu, ko var iemīlēt. Šajā krāsainā pasaulē, šajā pasaulē. Tās ir mūsu rokas, mūsu otas, kuras dzīves peļķē noskalo. Tās ir mūsu acis, mūsu gleznas, kuras svešiem neizteic neko. Nāc uzzīmē, kā tev iet šai pasaulē, kā tev veicas šai pasaulē, nāc un uzzīmē. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt, mālēt visu, ko jūt. Mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā, kas jānosargā. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt, mālēt visu, ko jūt. Mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā, kas jānosargā. Dzīve aiziet sīkā, pelēcīgā, ja nav krāsas tavās kabatās. Meitenes iet garām neatskatās. uz tiem pelēcīgiem neskatās.
īstās krāsas ir jāmeklē, dzīvē jāmeklē. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Malēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā, kas jānosargā. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Malēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā, kas jānosargā. Tikai tā! Karaoke vakars ir atklāts! Jā! Nu ko, draugi mīļie, un pirmās epizodes viesi ir ieradušies studijā. Un jāteic, ka šoreiz EHR latviešu klausītāju, iemīļoto mūziķi vai šo segmentu pārstāvēs. Es teikšu, gan Talsu, gan Latvijas, gan Rīgas un visas sabiedrības kopumā lepnums Intars Busuls. Un EHR latviešu hiti, Talsu frekvences, kā tu teici? Tu būs tagad šies te Talsu Patrons. Patrons, ne? Ir ambasadors. Ambasadors pārvaldīšu EHR latviešu hiti to frekvences. Vēstnieks, jā. Vēstnieks. Jā. Nē, bet tiešām mēs esam lepni tur būt, un tā ir arī Kripatiņas tavs vēlējums ir piepildies. Bet tev līdzās šodien būs arī kāda ļoti skaista dāma. Tautas mūziķa. No tautas mūziķiem mums šodien pievienojas no Vocal Master Anija Dūdiņā. Čau visiem! Ani, kā tu jūties? Es saprotu, ka tev jau tā ir ierasta lieta būt līdzās ar tādiem... Interam. Jā, Interam, parastiem māksliniekiem. Bet, Jā, katru dienu. Nu, saki. Es jūtos satrauksies bišķiņ, bet ļoti patīkami satrauksies. Super. Zini kā, lai mēs šo satraukumu mazinātu, tāpēc varbūt ar tādu ievada pļāpu. Iedzēdāšanos? Jā, tā arī. Kā Kā iedziedās mūziķi parasti? Ir kaut kāds tādā, nu? Jā, nu kā tad? Ir kaut kāds, var parādīt kaut kādu īso tādu versiju, kas parādīt. Tas notiek ļoti lēnām. Nu, manā gadījumā, ja man ir tur dažādas kuģi problēmas, un tad es tur tā mēģinu ar tādām kumelīšu tējām no sākuma tā pasildīties un tā. Bet ir kaut kā... Nu tādi ir diezgan vizuāli nepievilcīgi. Koncertos to nerādīsi. Jā, bet man pietiek ar 2 stundām, ja es esmu iepriekšējā dienā tā, nu, kā tas man būs šodien, pēc šī raidījuma es uzreiz skriešu prom. Kā tas man būs šodien, nu man ar 2 stundām pietiek, lai es atkal atgūtu balsi daudz maz tādā normālā kondīcijā, vismaz lai pa dienu varētu parunāt. Jo šodien man ir paredzēts 3 stundas mūzikas jau. Ir decembris. Bet nu tā visādi. Un ļoti, ļoti plaši vispār. Es YouTube savācis ļoti lielu kartupeļu maisu ar lūk šiem te vingrinājumiem. Klau, nu tad varbūt arī padalies ar to, ko tad varbūt jūs Vocal Masterā, kā jūs trenēties. Kaut kādu vienu piemēru. Ielakam elpu. Jā. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. Oh, yeah! Un šitais iet par riņķi visu Iet par laiku, jā? riņķi un tad paliek lēnāk. 3 un 4 un 5. Jā. Nu, kolosāli. Pēc šitiem tiem te Latvīno. Cipariem kaut kādiem. Es mēģināju savu telefonu numuru ievīt. 1 un 2. Točnā. 1 un 2 un 3 un 4 un 5 un 6. Forši, Man tev nebūs izvēle. Tā, nu jā. Klau, jūs taču esat autobraucēji abi divi? Jā. Jā. Nu, tad cik bieži sanāk braukt tautņā un klausīties un dziedāt līdzi dziesmām latviešu valodā? Katru reizi. Kas ir pēdējā? Atceries pēdējā dziesma, ko tu rāģiņā? Dziedā līdzi? Nu, Braucam. pēdējā dziesma, ko es dziedāju līdzi, bija Don't Tev piedzims bērns. Kāds laikība? Vispār Negaidīt. godīgi man arī. Bet pirms piedzimis bērns, es dziedāju ķiršu lietu, otro balsi. Skaisti. Tas bija tā iesildīties. Es gatavojos svētdienai vienkārši. Ok. Nu, labi, bet ņemot vērā to, ka laiks, kā tu minēji, decembris, tas ir māksliniekiem, protams, ir uzstāšanās, bet kas plānojās jums katram nākamajā gadā? Varbūt ir kaut kas, ar ko ir vērts padalīties, lai auditorija uzzina. Tev ir kādi muzikāli plāni? Varbūt ir
Mēs jau pirms tam parunājām, mēs gaidām pavasari. Sniegs nokusīs, ja kā mēs te runājām. Pār labi stāst par plāniem. Mēs jau pirms tam runājām. Nāks iedvesma iespējams. Bet uz nākamo gadu man ir plāns turpināt apmeklēt Voice of Spirit Academy un turpināt tur dziedāt un iespējams saņemt vēl šādus foršus piedāvājumus. Okay. Jā, negaidīt. Mēs šodien karaokē jums piedāvājam dziedāt Dona dziesmu. Ļoti labi. Ap divi jūs viņu jau šodien esat kaut kur dzirdējuši. Tā kā populāra dziesma HR Viļņos, latviešu rītos, milzīgs, skaista dziesma. Tad Inter tev priekšroku šoreiz. Ne, tev piedzims bērns. Neļaujiet man dzemdēt, man vēl nav. Man nav kas nav sagatavots. Varbūt tu pastāsti, kāds viņš varētu piedzimt. Kādam citam. Nu, to mēs redzēsim. Kā viņš man piedzims. Nu labi, mēs varam mēģināt. Kaut ko. Pamēģinām. Kur ir viens, sakiet? Tev piedzims bērns, zilām acīm pīts. Tev piedzims bērns, kas būs mīlestībā pīts. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nemiestīgs. Tev piedzims bērns, ar smaidu apveltīts un vēlreiz. Tev piedzims bērns, gaismā ievīstīts. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nevainīgs. Viņš sauli cels debesīs un ogas lasīs, kad tu būsi stīvs. Sauli cels debesīs. Tev piedzims bērns, brūnām acīm līdz. Tev piedzims bērns, mīlestībā tīts. Tev piedzims bērns, gaišs un miermīlīgs. Saule cels debesīs un ogas lasīs, kad tu būsi stīvs. Saule cels debesīs, ogas lasīs un tas būs tavs vīns. Oh yeah! Tev piedzims bērns, oh yeah, come on! Piedzims bērns, tev piedzims bērns! Jā, bugdi bērns! Es domāju, ka pēc šī izpildījuma latviešu populācija būs daudzkārtojusies. Dzimstība būs. Jā, dzimstība. Es gan drusku gribētu iekomentēt. Šitā līdz asarām es vēl nebiju dziesmu sen klausījos. Es domāju, tu... Es gribētu pateikties par to, jo bija tiešām skaisti arī, bet ļoti smieklīgi. Jā, Bet man patika, jo Inters tā kā tiešām kā karaoke dzied. Bet es arī tā gatavojos, lai būtu Tieši tā, izcili. Pompozi. viegli, lai būtu godīgi. Jā. Jā, vispirms. Un cenāts draiskulīgi. Jā, karaoke, tu kā nāc,
tu nāc ar savu noskaņojumu. Un tāds, kāds tu esi, jā. Nodziedi, un tev ir jebkurā gadījumā jābūt gandarījumam. Neskatoties to, kā nodziedās, vot. Lūk, jā. Tavs pārinieks, kurš tūlīt nāks. Oi, tas būs forši. Kā, Katrīna, bet tu galā stāst par Ziemassvētkiem, vai ne? Jingle bell. Zvaniņš skan, klausties. Nu, Ziemassvētku laikā ir dažādas dāvanas saņemt. Ne? Protams, Toms visiem dāvana zeķis, viņš nevar neko ordinālāk izdomāt. Bet kas ir tāda jancīgākā vai tā kā iedvesmojošākā, tāda īpašāka dāvana, ko jūs esat saņēmuši Ziemassvētku laikā caur gadiem? Es varu pastāstīt no savas bērnības stāsta. Tas nebija nekas jancīgs vai kāds, bet tas bija kā brīnums. Jo mēs kā mazas māsas, 3 bijām, mēs dzīvojām dzīvoklī ar mammu. Un jā, bija ļoti nekārtīga māja, vispār nebija nekādas Ziemassvētku noskaņas. Mēs tā kā taisījāmies uz baznīcu, iet uz dievkalpojumu. Un mēs aizgājām, viss bija nekārtīgs. Un tad, kad mēs pārādāmies, viss bija perfekti kārtīgs. Bija eglīte, bija izrotāts, bija balkons atstāts vaļā un tādas pēdiņas. Un tas bija vienkārši tik skaisti. Cik skaisti Es atceros kā tādu brīnumu. Jā. Un māma teica, ka viņa arī neko par to nezina, bet es viņai neticu. Nē, es domāju, ka varbūt tā jaunā paudze, kas skatās šo, es ticu Ziemassvētku vecītiem. Inter, tu tici? Es esmu vairāk kārt bijis Ziemassvētku vecītis. Šogad būs pirmā reize, kad nevajadzēs vilkt Ziemassvētku vecīšu formu. Bet tā vispār 20 gadus no vietas. Jā. Es esmu veicis šo te pienākumu. Jā, tā kā... Jā, un es arī respektēju šo te tēlu, un es arī jūtu, pat es to iespējams zinu, kurš ir Ziemassvētku vecītis, pat vecāki, visi pavēlkās un respektē lūk šo te tēlu. Un es arī zinot, kurš ir Ziemassvētku vecītis, un ja pie dāvana dalīšanas, ja viņš kaut vai ir rūsas uzvilcis, es jūtos pilnīgi savādāk. Inter, kas ir bijusi tā dāvana, kas tev ir tāda jancīgākā, ko tu esi saņēmis, kas ir palikusi atmiņā? Jā, es kaut kā uzreiz iedomājos stāstu par hokeju noli, kā es dabūju hokeju noli. Es neesmu bijis nekāds tur slidotājs, bet teicis laukos. Mēs dzīvojam ārpus pilsētas, protams, un viņš lēja tādu laukumu, ledus laukumu. Un tad vienā kādreiz, man liekas, bija jaunajā gadā vairāk vai Ziemassvētku. Kādā no šiem te datumiem, kādā no šīm te dienām, kurā pasniedz dāvanas. Mikrofons. Mikrofons gāja pa televizoru vēl. Tā tad jaunais gads. Un man vecāki teica, lai es aizēju pēc ūdens. Tad bija stalli un viss tur tā pumpi, tur jākačā. Es eju pēc tā ūdens. Un tad tur stūrī stāv hokeja nūja. Es domāju, wow, galīgi jauna. Es domāju, kas notiek? Pirms tam te stāvēja cūka. Jā. Tagad tur stāv hokeja nūja. Es domāju, wow, kas notiek, jā? Un es paņēmu to hokeja nūju un es eju augšā ar to ūdeni un to hokeja nūju. Un tad, tu redzēji, viņi man saka, tu redzēji. Nu, pat aizlidoja. Es kaut kur. Kur? Tajā brīdī, kad es gāju pēc ūdens, tad Ziemassvētku vecītis aizlidoja pa to laiku. Tagad tāds. Drāma. Jā, drāma. Bet viņš bija atstājis to nūju man. Cik forši. Tas tāds. Bet es atceros, bija tukšas konfekts bija iekšā. Bija mielojies? Nē, bija eglītē no iepriekšējā gada. Arī labi, jā. Jo tur tās konfekts laikam tu nevarēji dabūt. Bet kādreiz bija arī tāds laimai ar tām bārkstīm galos. Man liekas, to paši arī kaut ko. To sauc par lietutiņu, ja jūs nezināt. Nē, bet konfekts bija. Bija bārkstīm, bet to paši, man liekas, taisīja kaut kā. Es nezinu, es atceros pirmo reizi. Es arī atceros, ka man bija eglītes. Karājās tajā eglītē. Bet šeit bija tā, ka tās konfekts vienkārši tukšas, tur stāvīja tām bārkstīm. Bet katreiz pārbaudīja. Jā, vai nav iekšā, jā. Atkal nav. Es esmu 7 bērni, es zinu. Tāpat kā šis te DiCaprio noslīgs Titanikā, tāpat arī konfekti katru gadu. Viņi vienkārši nav. Pirms mēs dodam Anijai iespēju šovakar padziedāt, vēl noslēdzošais jautājums, lai skatītāji jūs iepazīstu vēl labāk. Esat kaut reizi dzīvē kādu sev uzdāvinātu dāvanu
pārdāvinājuši citam, un kas tas bija? Mierīgi. Anī, sāksim ar tevi. Varbūt šoreiz arī Inter jāsāk. Jā, varbūt sākam arī. Ir dāvināts. Mums vispār bija kaut kāds 3 gadus no vietas, mums radījumi bija tāda tradīcija. Dāvināt kaut kāds sūdis. Tur tas segas, Vai tik mēs neesam radinieki? gultas pārvalkas, tur kādas, kuras pat ir neataisa vaļā. Jā. Un Kaspars Upacieris man ir dāvinājis kaut kādu kafijas automātu. Es saku, kāpēc tu man dāvini? Man viņš stāv vēl joprojām. Es vienkārši tās kapsulas nevaru atrast. Viņam ņem to kafijas automātu. Un tad nākamajā gadā visi Laimes akā ieliek atkal to. Tad vēl kārā tos pašus tos sūdus. Zero waste. Jā. Es tā dabūju vienreiz televizoru pulti. Jā, ļoti labi. Noderīgs tev. Brāčki dabūju printeri. Lūdzu. Dators vēl nebija. Mums bija pat ar ansambli, bija BU lietoto mantu Laimes saka Covid laikā, tieši 1. janvārī. Un es vinnēju figūru zāģi lietot. Bet noderīgs tev. Roberts Rasa bija pacenties tur tādu. Un katrs bija kaut ko ielicis tādu vecu, bet lietot, bet labā stāvoklī. Izmanto vēl šo baldienu? Vispār es vienu reizi izmantojis, jā. Super. Bet, jo man bija pašam savs figūru zāģis. Anī, kas ir tas, kas nāk tev prātā, kas ir bijis uzdāvināts un pārdāvināts? Es īsti nevaru atminēties, bet mums arī bija vienu gadu ar ģimeni šāda... Laimes akta tagad? Nevis mēs viņu nosaucām, bet es biju dzirdējis no Baibas cipanieces kurbāznis. Kurbāznis? Jā. Un tu tā kā arī paņem to, kas tev mājās stāv jau ilgi un krāja putekļus, iesaiņo, un tad katrs izlozē. Un es dabūju savu brāļa veco datoru, kurš vispār nestrādā, jo viņš nezināja pat paroli. Bet dāvināšanas priekšstats ir saglabājies ar šo. Tev piedzims bērns, zilām acīm tīs. Tev piedzims bērns, kas būs mīlestībā pīs. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nemirstīs. Tev piedzims bērns, ar smaidu apveltīts. Piedzims bērns, gaismā ievistīts. Tev piedzims bērns, un nevainīgs. Viņš sauli cels debesīs un ogas lasīs, kad tu būsi stīgs. Sauli cels debesīs. Tev piedzims bērns, brūnām acīm glīts. Piedzims bērns, mīlestībā tīt. Tev piedzims bērns, gaišs un miermīlīgs. Viņš sauli cels debesīs, ogas lasīs, kad tu būsi stīgs. Sauli cels debesīs, ogas lasīs, un tas būs tavs vīns. Tev piedzims
Klau, nu šitais ir labs pieteikums, nevis tā kā no EHR latviešu skanošo mākslinieku puses, bet no klausītāju un no vokāla māstera Anni. Anni, jā! Visu cieņu, bravo! Jā! Ļoti arī patīk harmonijas, ko viņi radīja. Ļoti, un es jau zinu, kā neesmu baigājis tur profesionāls, kas varētu mācēt, pateikt, ka tur tā jums tā modulācija, kas, bet kā tu pacēl tur uz augšu vienā brīdī. Modulācija nebija pasaka. Nē, modulācija, es zinu, ka šeit nebija, es tāpēc saku, es nezinu tos, kā... Bet, tad, kad tev aizgāja balsīs uz augšu, tur es vienkārši to man sirdī karoju. Apvērās, tie vārds savienojās. Nu, dargie skatītāji, karaoke vakarā notiek arī vērtēšana, kā mēs teicām raidījuma sākumā, un mēs jums katram varam piešķirt mikrofonus. Un 5 mikrofoni man ir paredzēti priekš vienu un priekš otru. Cik no tiem es iedošu, es nezinu, un Katrīnai ir identiski. Un tad galavārdu mēs dosim vokāla māstera mamītei Annijai Kolkarei. Katrīna, es ļaušu tev iezākt. Cik forši. Jā. Man ļoti patīkā priekšsuma. Patika viens bišķiņ Labāk tu jūties otrajā priekšnesumā. Es labāk jūtos noteikti, jā, paldies, ka tu pasauli pateici, bet es gribēju sākt ar to, ka man ļoti patika Inters saraudināja Tomu. Par to es tā kā varētu vienu ielikt 3 punktus. Par tevi smieklēm, par to, ka bija smieklēm. Man ļoti patika, ka tu centies. Man patika arī viss tās oranžīs, kas bija jaunas un klāt, bet es tev došu 4 mikrofonus. Jā, paldies tev. Jo 5. jau tev ir zelta. Tā kā par albumu. Vēl jau būs, varbūt. Būs. Ej, nu sazini. Nu tas tā, nu es jau tikai tā. Es Te bija tur. joks. Nē, labi. Un Anni ļoti patika. Pasties, mēs visi aizrāvāmies, dancojām un dziedājām. Kāda tev bija sajūta? Pašai patika? Jā, varēja būt labāk, bet jā. Nē, nu šī bija puišu tonalitāte vispār. Jāatzīst. Jā. Tā kā tas nav viegli un tu ļoti labi tik galā. Man ļoti patika, Anni, 5 sev mikrofonu. Jā, tieši tā. Yes. Lūdzu. Es arī tev gribu apsveikt. Ej! Bet tas vēl tikai pirmie 5 mikrofoni. Būs vēl. Skaties. Nu, tad arī man ar saviem mikrofoniem ir jāpadalās, un arī es būšu godīgs pēc visām sajūtām, kuras es šeit iegūju, un domāju, ka arī skatītāji, tad Inters izpildīja pirmais dziesmu. Inter, tiešām es sen nebiju raudājis, un no smiekliem vēl senāk, nē. Tu kā vienmēr biji savā elementā, tu aizsver man sirsniņu, bet ņemot vērā, ka tu netrāpīji, kur bija jātrāp, un mēs zinām to vietu. Jā, mēs zinām. Es tev dodu 4 mikrofonus. Forši. Bet tu kā vienmēr esi kolosāls. Paldies tev. Paldies, jā. Anni, es ļoti ceru, ka tavs tas sirsnīgums un mīlums, kas tevī staroja, gan dziedot, gan arī runājot aizkadrā, un es ceru, ka tu paliksi drošāka vēl, jo izpildīt dziesmu tu ļoti, es jau pastāstīju arī pirms brīža, kur tu mani, tātad, kur es tevi iemīlējos, es tā varu teikt. Starp citu, tev ir ļoti smukas acis. Ej, tu nost! Skatītāji, jūs redzējāt? Nenormāli, tā, ka tiešām. Tiešām, tas ir Labais. kristāla dzidras. Nu, Wow, tas ir zilas vai? Tas ir acu zilās. Bet tās Tās viņas maina krāsu. Viņas ir citreiz zaļas, citreiz zilas, citreiz wow. Un man tiešām ļoti, tu notrāpīji tur, kur Inters netrāpīja, Jā. un bija tiešām ļoti skaisti, un es gribu tev dot 5 mikrofonus. Un es tev arī izdodu. Ļoti labi. Jā. Maleči. Malāts. Nu, bet kas mums gala beigās būs? Mēs dosim vārdu tiešām ekspertam. Vokāla māstera, skolotājai, dibinātājai, Annijai. Jā, vokāla māstera ekspertam Annijai Kolkarei. Sāksim ar Interu. Pirmkārt, Interu. Ļoti labi sākums! Netaisi tādu seju, visi ļoti forši. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi Inters Busuls, ne jau kaut kāda nejaušības pēc Latvijā. Tev mīl ne jau nejaušības pēc, tu esi vienkārši fantastisks performeris. Tā ir vienkārši tava lielākā, man liekas, lielākais brīnišķīgais talants. Tev ir ļoti skaists balss tembrs, kas visiem jau ir, man liekas, labi pazīstams un zināms. Tas vienkārši arī iekūst vienmēr ausīs, lai kur dziesmu dziedātu. Arī Dona dziesmas dziedot, izrādās, tu ļoti smuki var gandrīz jau pat sākt. Viņam izgriezt pogas ar savu skaņu. Laba dziesma. Jā, ļoti laba dziesma. Viss. Tā kā brīnišķīgi, netrāpīšana iekšā, Tas ir mīnus. Tā var gadīties. Ņem nost vienu mikrofonu. Tas būtu godīgi. Tas būtu godīgi, bet tu tur, kur tu atkal palaid kaut ko garām, tur tu vienmēr piekompensēji ar mūsu sasmīdināšanu, izklaidēšanu, un tas nav maz, un tas ir dziedātājiem vokālās tehnikas un skāņa un vārdu zināšana. Tā ir svarīga lieta. Bet stage presence, kā to sauc angliski, vai skatos, tā klātbūtne. Content is the king, ja? Viss, tas viss ir ļoti, ļoti no svāra, un tā ir tikpat liela svāra kategorija kā izpildījums un dziedājums. Līdz ar to
Nu, 5 mikrofoni tev vienalga no manis. Tu esi baigi labais. 4, 4, 5. Anija savukārt ir ļoti, ļoti burvīga dāma. Viņu tiešām ir, man prieks skatīties, kā viņa aizvien plauks, un prieks, ka šodien viņai ir iespēja parādīt arī jums savu skaisto balss tembru, kas tikai attīstās un attīstās. Un savukārt, jā, kā jau Toms pieminēja, redz, ja patrenējās, tad var izrēķināt, vai ne tā smuki, kur tas viennieks ir. Un trāpīt to sākumiņu, jā, un vispārējo. Bet Anijai arī es dodu 5 mikrofonus par to, cik viņa ļoti brāši šodien izpildījās, jā. Un noteikti aicinu Anniju, viņa to droši vien noteikti darīs, bet aicinu iedvesmoties no Intera tieši skatuves brīvībā un atvērtībā un tajā, jo balss tev ir skaisti, to vēl tu vēl tālāk satrenēs vispārējo, bet tas, ko mēs arī bieži vien runājam, ka tieši tā enerģija, tas ir tas, kas ir baigi svarīgs, tā, ka to vēl pieliks klāt, un tad mums drīz būs tādi forši mākslinieki, vēl viens blakus būs, varbūt kādā duetā jums jāuzdzied un tā. Draugi mīļie, pirms mēs paziņojam šīs epizodes uzvarētāju, mums noteikti jāpasaka paldies mūsu sponsoram. Un šodien mūsu lielais draugs un atbalstītājs ir KFC, un lielais paldies leģendāro un kraukšķīgo vistiņu garšai. Izklausās garš. Runājot par kraukšķīgo vistiņu garšu. Ēdniekārtē viņa ir jauna, aizraujoša un kārdinoša Kentucky Gold produktu līnija, kas garantēti paliks jūsu garšas sajūtu izcilajā atmiņā. Cik ilgi? Un starp citu, 2 dienas. Un jaunā Kentucky Gold produktu līnija ar leģendāro KFC, Kentucky Gold mērci. Un īpašs jaunums, lai padarītu jūsu ēdienreizes vēl neaizmirstamāks. Tas ir rītīgi garšīgi. Mums vēl jāuzzina pirmās epizodes uzvarētājs. Nu, saki, kas tur ir? Un tā, protams, ir uzvarētāja Annija! Paldies! Wow! Nu, protams, arī Prieks zaudēt. Paldies mūsu sponsoram, kurš ir sarūpējis Lūdzu. abiem jums ar pa dāvanai. Vai tas nav It's skaisti? finger licking good. Yeah, baby! KFC, kraukšķi. Kāds pils ar vistām. Wow. Tu neizlaid viņus. Labi, pagaidi. Sapstīšos. Always original. Šitas ir pederasta. Yes! Kanguru somā. Oh my God, it's so good. Kraukšķīgo vistiņu varēs Ziemassvētku vakarā. Barsetka and pederastka. Nu, tad tādā svētku raidījuma noslēgumā mēs varētu arī no jums vienu dotiņu dzirdēt. Tieši lietas. Satunies. Kā man liekas, varētu no līviem, veciem labiem līviem, To veco labo gabalu. to eglīti dabūt, jā. Eglīte. Labi. Aiziet jūriņā! Apkārt tik balts, nosnizis sniegs, bērniņi pie eglītes stāv, acīs mirks prieks. Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs, es un klus. Atnāciet lūdzu, jaunais gads jau klāt. Eglītes smaržo un mīts, atstiņās prieks, sabrauktas sirds. Atstiņās prieks, sabrauktas sirds, eglīte mīts. Eglītes smaržo un mīts, atstiņās prieks, sabrauktas sirds. Atstiņās prieks, sabrauktas sirds, eglīte mīts. Atļaujiet man pateikties jums, Dziesmiņa skan, priecīgi man, priecīgi mums. Pasaule smaida, es zinu, es jūs mīlu, tas ir viss. Atnāciet lūdzu, jaunais gads jau klāt. Eglītes smaržo, kur brīnums veicītes, atstiņās prieks,
Atstiņās prieks, satrauktas sirds, kas eglīte mīts. Eglīte smaržo un mirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds. Atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mīts. Gitāras solo, jā. Titri, tagad titriet, jā. Kā jums tītri, mīļo skatītāji? Nē, ka viņi iet uz augšu. Tas ir tetris. Līdās būs. Abi gaisa ģitāri bija jāspēlē. Eglīte smaržo un mirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds. Atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mirds. Eglīte smaržo un mirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds. Atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mirds. Un viss kopā tagad skatītāji! Tur ir zvaigžņu koris. Atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mirds. Eglīte smaržo un mirds. Atstiņās kas? Satrauktas sirds. Atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mirds. Priecīgs Ziemassvētkus, Jāimīgi, jauno gadu.